Labrīt, godātie konferences dalībnieki un viesi. Man ir pagodinājums šodien atklāt konferenci Valoda un vara Latvijas okupācijas muzeja vārdā šajā īpašajā vietā un laikā. Mēs atrodamies muzeja izstāžu zālē, kurā šobrīd ir eksponēta muzeja 30. jubilejas izstāde Nacionālā svētnīca. Tieši šādu apzīmējumu muzejam 2022. gada 25. septembrī deva laikraksta The New York Times žurnālists Andrew Higgins. Mēs to novērtējam, pieņemam un, manuprāt, arī attaisnojam. Savas 30 gadu darbības laikā muzejs pildot misiju un stāstot par divu okupāciju varu nodarījumiem Latvijas valstī, zemei un tautai, ir izveidojis krājumu ar 75,000 krājuma vienību un video liecību kolekciju, kurā ir gandrīz 2500 aculiecinieku stāstījumu. Tā ir lielākā kolekcija Eiropā, kas ir izveidota šai tematikai. Muzejs ir veidojis izstādes, izdevis publikācijas un sagatavojis izglītības programmas skolēniem. Jaunā ekspozīcija, kas tika atklāta pagājušā gada 1. jūnijā, šobrīd sagaida 100,000 apmeklētāju. Šodien konferencē klātesoši ir muzeja ikoniskie priekšmeti 12 sarkanbaltsarkanie karogi, kas tika glābti, tika nesti cauri okupāciju varām, sagaidot Latvijas neatkarības atjaunošanu. Šodien klātesoši šeit ir arī pretošanās grupu gatavotie uzsaukumi, žurnāli ar aicinājumiem nepadoties okupāciju varām, cīnīties par Latvijas valstiskumu un latviešu valodu. Latviešu valodas liktenis divu okupāciju laikā ir viena no muzeja izpētes pamattēmām, kur mēs, kā privāts, sabiedriskā labuma organizācijas muzejs, varam veikt pateicoties īpašam ar ziedojumu atbalstītam projektam, kuru minēja ievadā Vineta Skuiņa. Latviešu valodnieces, dzejnieces un pedagoģis Valērijas Bērziņas Baltiņas fondam. Valērija Bērziņa Baltiņa savu valodnieces darbu uzsāka Latvijā pirms 2. pasaules kara. Periodikā tika publicētas apceres par latviešu valodu un literatūru, bet 1944. gadā Valērija Bērziņa Baltiņa devās bēgļu gaitās. Līdz mūža nogalei viņa turpināja darbu valodniecībā Amerikas Savienotajās valstīs. Viņa bija brīnišķīga pedagoģe un patiess Latvijas patriots un latviešu valodas sargs. 2018. gadā viņas dēls Andris Baltiņš sniedza mēģi ziedojumu muzejam latviešu valodas izpētei okupāciju laikā. Šodienas konference ir šī projekta notikums. Pateicos arī par šo iespēju organizēt konferenci Latvijas okupācijas muzeja atbalsta fondam Amerikas Savienotajās valstīs un personīgi fonda priekšsēdēji Irēnai Lazdai un viņas kolēģiem. Par laiku. Konference notiek valodas dienas zīmē, kas Latvijā 15. oktobrī pēc valsts prezidenta Egila Levita rosinājuma tiek atzīmēta jau 3. reizi. Šis datums nebija izvēlēts nejauši. 1998. gada 15. oktobrī Latvijas Republikas Satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionāla vērtība. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Tātad valsts ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt, stiprināt latviešu valodu un nodrošināt ikvienam to lietot. Gribētu uzsvērt, ka šis gads kopumā latviešu valodai ir bijis īpaši nozīmīgs. Esam atzīmējuši Georga Menceļa sastādītās pirmās vācu latviešu valodas vārdnīcas iznākšanu 1638. gadā. Un ja mēs pieminam to, tad atceramies, ka atsevišķā vārdnīcas sadaļā bija sarunu paraugi. Un arī latviešu valodas teicieni, kas ļauj iedzīvoties latviešu mentalitātē. Un viens no tiem attiec uz mums šorīt, kurš putniņš agri ceļas, agri slauka deguntiņu.
Jāatzīmē arī Ernsta Glika jaunās derības tulkojums 1683. gadā un tās izdošana 1689. gadā. Un mēs bieži atceramies viņa teikto ievadā, mīļais latvieti, un bieži citējam rindu, celies un topi gaišs. Šogad atcerējāmies latviešu valodas lielā gadsimta, 19. gadsimta notikumus, kurus valodnieks profesors Jānis Vādons nosaucis par sprādzienu unikālu pasaules mērogā. Tas ir aizsāgums latviešu pašapziņai, valodniecībai, periodikai un tulkojumiem latviešu valodā. Un, protams, zināmākais no tiem ir Jūra Alnāna tulkojums nevis slinkojot un pūstot, kuru mēs dziedam un zinām vēl šobrīd. Šogad arī atzīmējām pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku jubileju 1873. gadā. Tā bija ne tikai latviešu dziesmu svētku tradīcija dzimšana, bet pirmais latviešu valodas publiskais manifests vāciskajā Rīgā, Krievijas impērijā. Mēs bieži citējam šajā gadā Ati Kronvaldu, viņa uzruna godu mielastā un arī viņa rakstā teikto. Man nav svētākas valodas par latviešu valodu, man nav mīļākas tautas par latviešu tautu. Nekas man tik dziļi nerūp, kā viņas atzelšana un uzplaukšana. Atzīmējot šīs gada dienas, manuprāt, esam pārskatījuši savu padarīto un reizē nepadarīto darbu sarakstu vairāk kā 30 gados pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā. Krievijas agresija Ukrainā neļauj mums aizmirst labi zināmo. Valoda var tik lietota kā ierocis, ar kuru var iznīcināt valstis un tautas. Iznīcinot valodu, var iznīcināt tautu. Esam izdarījuši secinājumus, kas, diemžēl, mums nav cildinoši, nav pārvarētas dekolonizācijas sekas. Līdz šim mācību gadam Latvijā vēl joprojām ir saglabājies koloniālās politikas relikts skolas, kurās mācības pilnā apjomā nenotiek valsts valodā. Joprojām ir diskriminācija darba tirgū cilvēkiem Latvijā, kas neprot krievu valodu. Daudz diskutējam par neapmierinošu mēdīju saturu valsts politikas kontekstā. Tieši šogad ir parādījušās sabiedriskās iniciatīvas, kas sekmē mūsu lingvistiskās attieksmes briedumu. Mēs varam par to būt pateicīgi. Tieši šajā laikā, manuprāt, ir svarīgi dzirdēt zinātniekus, diskutēt par vēstures mācībām un citu valstu pieredzi. Tāds ir šīs konferences mērķis. Vēlreiz pateicos visiem konferences dalībniekiem, kas rada iespēju piedalīties konferencē, pateicos saviem kolēģiem, konferences organizētājiem, Vinetai Skuiņai, Gundagai Mihelei, Ziedonim Grigorjevam, Andrim Busem, Evitai Venbargai, mūsu brīvprātīgai Rimai Sančesai. Es pateicos valodas tehnoloģijas uzņēmumam Tilde un personīgu uzņēmumu līdzdibinātājiem un valdes loceklim Andrejam Vasiljevam par ziedojumu konferences tulkojumu nodrošināšanā, kuru mēs noteikti redzēsim. Un mēs varētu noslēgt šo ievadu ar secinājumu un pašsaprotamu, ka valodas vērtība un spēks atklājas ikviena uzvedībā un valodas lietojumā. Ikvienā no mums, katru dienu un katru brīdi. Un es jautāju, ko es varu darīt šodien. Latvijas okupācijas muzeja biedrība ir biedrs organizācijā Latvijas Pilsoniskā alianse, kurā ir 140 nevalstiskās organizācijas Latvijā. Un vēl joprojām šajā organizācijā biedrs ir Latvijas Krievu skola atbalsta asociācija, jeb, kā mēs zinām, no saīsinājuma LAŠOR. Es vakar atvēru šīs organizācijas mājaslapu. Tā nav valsts valodā, tā ir Krievu valodā. Un ko es varu darīt šodien? Es varu lūgt Latvijas Pilsoniskajai aliansei izvērtēt, vai šāda nevalstiskā organizācija ir cienīga būt šajā asociācijā, un vai Latvijas okupācijas muzejs var būt vienā organizācijā ar šo LAŠOR organizāciju, kura ir pret Satversmes vērtībām, kura šķeļ sabiedrību un kura nekādā veidā
neatbalsta demokrātiskas, neatkarīgas Latvijas tālāku attīstību. Noslēgumā vēlreiz vēlējums mums visiem Ernesta Glika vārdiem. Celies un topi gaišs. Paldies!